Senos laikos, kad pūta briesmīgs vējš un zibens šaudīja savas bultas, no visām Latvijas pazemes izejām tika atpūsti 30 velni, kuru savas mājvietas atrada Rīgas tirzniecības tehnikumā. Diemžēl šo vētru pārcieta tikai 26 velnēni. Nonākuši šeit, tikko izkāpuši no savas pubertātes, viņi saprata, ka nu beidzot ir iespēja izbaudīt tos trakos jauniešu gadus. Tā sākās viņu piedzīvojums 4 gadu garumā. Protams, ellē uzmanības normas nemāca, tāpēc šis piedzīvojums bija nedaudz nerātns. Senos laikos bija Vladislava, Helle, Mella, Helle bija Veronika, Viktorija, Helle, Melli, Helle, Velli bija Valērija, Agita, Velniem bija Violeta, Viņi bija Kērina, Anastasia, Senos laikos bija Ilana, Mella, Mella, muiša Anna ar 2 bērniem, Kristīna, Marmans, Veldan, Santa, bija Ilva, Marija, Olga, Sviedrus, ļaužu sviedrus rīš Anete, Regīna, Silvija, Kristīna, Senos laikos bija Anete. Man galva kūp, zeme deg, rokas trīc, pēdas man svilst. Es traucos tevi vēlreiz apraudzīt, pirms trauki plīst. Krustojums vai vējš, sekundes triedzēš, pulse un elš. Diena tu vai bars, mani neapzāks, gaidītā nakts. Un es skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēj, gaidī vēl. Kāpēc dejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēls mūsu glāt. Kā tāds tēls, dīvains tēls.
es steidzos, bet laikā vairs nav. Pēdas man svilst. Es dodos ceļā kaut ko pierādīt, tev jāpiekrīt. Pēdas paliek pagātnē, man tās vēl jānoslēg. Kur tavas acis saldi smēj, prasa, kur esi tu, un es skrienu pēc. Visas dodos prom. Nu, ej. Es to jau priekšpaktelēšu pēdējās iepriekš gadiešu. Nu, menčs, jūs vēl ilgi? Nē, es domāju, ka viss jau. Pietiek. Jā, domāju. Noskatās. Sveiki, 4F! Jūs bijāt mana pirmā audzināmā klase, ko raksturotu kā lielisku, patstāvīgu un darbspējīgu klasi ar savu viedokli,
raksturu un savu brīnišķīgo auru. Katram bija noslēdz uz kaut ko savu. Vienam nepadavās eksaktie priekšmeti, vieglāk bija apgūt humanitāros priekšmetus un otrādi. Ik pa brīdim parādījās iezīme darīt visu pēdējā brīdī, bet tomēr tikt galā. Ja būtu jāliek gala vērtējums, tad mans iespējas par kopā pavadīto laiku viennozīmīgi ir ar pozitīvu zīmi. Lai izdodas, jūsu Žanete. Anatolijs Sokols, angļu valodas skolotājs, the English teacher, and this is. Tā, par 4. F kursu. Tas vienreizes, es tur biju klases audzinātājs vai kursa audzinātājs. Katru meitene un vienkārši es pazīstu, zinu, un it kā, teiksim, ka galvā man ir labas attiecības gandrīz ar visiem. Paldies par uzmanību. Labdien, esmu Signe. Biju 4. F kursa audzinātāja 2011. gadā. Šo 4 mēnešu laikā, ko pavadījām kopā, jūs pierādījāt, ka esat atbildīgi, patstāvīgi, mērķtiecīgi un radoši jauni cilvēki. Paldies, ka ļāvāt man pilnveidoties kopā ar jums, un man bija patiešām patīkami ar jums sadarboties. Novēlu jums sapņot un būt drosmīgiem savu sapņu realizēšanā. Sveicināti 4F! Vislabākie, viskaistākie, visgudrākie, visforšākie. Man ar jums bija prieks būt kopā veselu gadu. Nezinu, vai tas ir daudz vai maz. Vai atceraties? Es, protams, sākumā jaucu jūsu vārdus, jo jūs bijāt daudz. Vienīgos, ko es atpazinu uzreiz, tie bija puiši, jo viņi bija tikai 2. Vēl par sevi, protams, atgādināja Olga, Regīna un Anete, jo viņas bija zināmas skolā jau no 1. kursa. Pārējās meitenes es iepazinu pamazām, piedaloties kopīgos skolas pasākumos, konkursos, grupas pasēdēšanās un citās aktivitātēs. Jūs man paliksiet atmiņā, jo jūs esat īpaši tādi, kādi jūs esat. Vislabākie, viskaistākie, visgudrākie, visforšākie. Jūsu audzinātāja Linda. 4. F kurs ir brīnišķīgs kurs. Mācās ļoti labi, apmeklējums arī labi. Katra meitene ir ar savu raksturu. Cita spītīgāka, cita nē, bet kopumā kurs ir ļoti jauks un mīļš. Mēs, trakie razgaļi, izpriecājāmies kārtīgi. Padzinām 4 klases audzinātājus. Šo to arī iemācījāmies, vismaz zināsim, kā skatlogu izveidot. Kārtīgi pasmējāmies par tiem sīkajiem, tiem, kas ir gadu jaunāki par mums. Kārtīgas iesvētības viņiem sarīkojām.
mēs šajā tehnikumā vienmēr paliksim atmiņā kā kurs, kurš 4 gadu laikā nomainīja 5 audzinātājus. Jo mēs taču esam īsti vēlni. Es vidiņā varu stāvēt. Ar melnēs.